Cilvēki dzimuši 9., 18., 27. datumā ļoti bieži grib izglābt visu pasauli un palīdzēt tur, kur vajag, un tur, kur nevajag, tur, kur prasa, tur, kur neprasa. Viņi tiešām ir ļoti labsirdīgi cilvēki ar lielu misijas sajūtu tieši attiecībā uz pasauli, bet ar to palīdzēšanu ir nedaudz jāpiebremzē, tīpaši tur, kur viņiem šī palīdzība netiek lūgta. Tie, kas ir šajos datumos dzimuši un jau pilnveidojuši sevi, ar sevi, kā teikt, pastrādājuši, viņi vairs nepalīdz, kam vajag, kam nevajag. Bet kā rokrakstā ieraudzīt, vai tev vēl vajag ar sevi pastrādāt vai nē, ja īsti nevar saprast, paskaties mazajos S-burtos. Ja tev mazais S-burts ir ar šādu apaļu augšiņu, nevis šāds, ar spicu, bet tieši ar apaļu, tas nozīmē, ka tu esi, labsirdība pat par sevi, bet arī tas, ka tu nespēji nemaz atteikt, ja lūdzu tavu palīdzību. Pat ja tu nevari, tev nav resursu palīdzēt, tu tik un tā piekrīti, un tad patiesībā nelaimīgi ir abi divi cilvēki. Un, ja tev veidojas S-burtos augšā šādas cilpiņas, drukātā vai rakstiskā, tādas cilpiņas, arī tas liecina par grūtībām pateikt nē, ja tiek lūgta tavu palīdzība. Tā kā forši, ka tu gribi kā supermens izglābt pasauli, bet tavs galvenais uzdevums sākumā ir parūpēties par sevi, saviem resursiem, savām robežām. Ja tu palīdzi, tad pateikt otram, ko tu sagaidi pretī, un tad tā tava palīdzība būs daudz reiz vērtīgāka. Negatīvajā, ja pieņemsim, tu palīdzi, tavu palīdzību neviens nenovērtē, tad tu pārvērties no labdara par ugunīgu karotāju, kas vienkārši visu iznīcina. Tātad, lai nenotiktu šī iznīcināšana, vienmēr skaties, vai tā tava palīdzība ir lūgta vai nē, un vai cilvēks zina, ko tu par to sagaidi pretī. Aizsūti kādam, kuru tu zini, kas ir dzimis šajos datumos, un savukārt, ja pats esi dzimis šajos datumos, iekomentē, kā ir tavā dzīvē ar to, cik daudz tu palīdzi un kā tu jūties pēc tam, kad esi palīdzējis.